Labrīt, 7:49 minūtēs, un mēs turpinām rīta panorāmu par to, kā turpmāk tiks finansēta veselības aprūpes sistēma Latvijā un vai iedzīvotājiem ar jaunu maksājumu būs jāiesaistās rindu mazināšanā un ārstu algu celšanā. To jautāsim veselības ministrei Andai Čakšai. Labrīt! Labrīt! Šobrīd tātad joprojām turpinās darbs pie šo te 3 finansēšanas modeļu izstrādes. Augusta beigās vai septembra sākumā plānojat iesniegt valdībā. Modeļi ir 3. Tātad pirmais variants - pārdalīt 1% no sociālo iemaksu budžeta, novirzīt to veselības aprūpei. Otrs variants, ko iesaka Latvijas banka, iedzīvotāja veids maksājumu. Šobrīd izskanējusi summa, ka tas varētu būt piemēram 25 eiro mēnesī. Un šī nauda aiziet privātam vai valsts apdrošinātājam. Un trešais modelis, kā izskanēs medijos arī, ka valsts nodrošina tikai neatliekamo medicīnisko palīdzību, par visu pārējo iedzīvotāji maksā paši. Un mēs tad gribētu nedaudz jau detalizētāk par šiem modeļiem. Sāksim ar šo trešo. Tātad, ja valsts nodrošinātu tikai neatliekamo medicīnisko palīdzību, ko tas nozīmē? Mēs ietu pie ģimenes ārsta, mēs maksātu, mēs ietu pie speciālista, mēs maksātu. Tieši tā, ja mēs runājam, ja sadalīts ir grozs, tad neatliekamā palīdzība ir tikai dzīvībai bīstamo situāciju novēršana, kas nozīmē, ja kāds ir zāģi iezāģējis rokā vai nedodies viņu nozāģējis, tad mēs aizšujam, lai neasiņo, bet nekādas tālākas darbības neveicam. Līdz ar to, tas, kas notiek šī modeļa gadījumā, ir pacienta hroniskām slimībām, ja viņš nav tiešām piesaistīts un nemaksā nodokļus vai ir kādas citas lietas, tad viņš netiek pie ārsta. Viņš tiek nodrošināta tikai šī neatliekamā palīdzība. Tālāk, protams, par maksu viņš tiek, jā. Vai šobrīd ir aprēķināts, cik maksātu šīs vizītes pie ārsta, cik maksātu tādā gadījumā vizīte pie ģimenes ārsta, cik maksātu vizīte pie ārsta speciālista? Šobrīd jau tas mēs ļoti labi redzam tajā privātajā sektorā, kas notiek. Speciālistu konsultācija maksā no 30 līdz pat 100 eiro atkarībā. Viena vizīte? Jā, viena vizīte. Un tas tad varētu būt arī šajās valsts slimnīcās šāds? Tas ļoti skaidri norāda, ka vizītes cena varētu būt 30 līdz 50 eiro noteikti. Tas nozīmē, ka arī ejot pie ģimenes ārsta, mēs maksātu nevis šos cik šobrīd ir pāris eiro, bet eiro 42 kā pacienta līdzmaksājumi, jā, bet, protams, ka tad maksātu pilnu vizītes cenu. Faktiski šī sistēma, tas nozīmē pasliktināt Latvijas iedzīvotāju iespējas saņemt veselības aprūpi. Protams. Tādēļ jau es visu laiku runāju par to, ka mums svarīgi, ka mēs varam nodrošināt vienlīdzīgu veselības aprūpi visiem iedzīvotājiem. Jo tā, man liekas, svarīgākā lieta, ko mēs aizmirstam runājot visu laiku, ir tas, ka neviens neizvēlas saslimt. Mēs ļoti daudz ko dzīvē izvēlamies. Mēteli, suni vai pat dzīves draugu, bet ne būt veselam vai slimam. Un te ir tā atbildība mūsu pieņemot arī šo lēmumu. Bet kāpēc šāds modelis vispār tiek apspriests? Vai situācija ir tik slikta? Ja mēs skatāmies uz finansējuma apjomu šobrīd veselības aprūpē, situācija ir slikta. Jo jūs redzat, ka pacienti gaida rindās, pacienti mirst no neārstētām slimībām, kuras būtu jāārstē 21. gadsimtā. Mums ir pieaugusi bērnu mirstība, mātes mirstība, mums ir ļoti daudz onkoloģisko saslimšanu, kuras mēs laicīgi neuzsākam ārstēt. Bet tas trešais modelis jau neko no tā nerisināt, vai ne? Patiesībā modelis jau pats par sevi vispār nav nekāds risinātājs. Risina finansējuma pieaugums veselības aprūpes sistēmai. Un tad mēs varam runāt par to, no kurienes nāk nauda. Un tas mans priekšlikums jau ir par to, ka nauda nāk no kopējiem nodokļiem. Tajā apjomā, kā minimums būtu nepieciešams Eiropā. Par šo pēc mirklīša, jā. Bet tā tad vēl atgriežoties pie šīs trešās iespējas, vai ir šobrīd kāda puse, kas atbalsta šādu modeļu ieviešanu? Es izjūtu zināmu spiedienu par to, ka mums kaut kā vajadzētu sadalīt cilvēkus tajā daļā, kuri maksā nodokļus un daļā, kuri nemaksā nodokļus. Bet manā skatījumā tas nav solidāri attiecībā pret visiem iedzīvotājiem. Un, protams, es esmu par to, ka visiem ir jāmaksā nodokļi, bet es negribētu, ka veselība ir tā zona, kur mēs šobrīd cilvēku sākam pēc tā dalīt. Kurš šobrīd izdara šo spiedienu? Ziniet, es domāju, ka tas ir sabiedrībā tā cilvēki, kuri strādā labu darbu un saņem labu atlīdzību, gribētu, lai tie, kuri iespējams nemaksā nodokļus, kaut kādā veidā tiktu sodīti tieši šo veselības sistēmu. Vai no koalīcijas partneru puses izjūtat šādu spiedienu? Es neizjūtu to no politikas cilvēkiem, bet tas vairāk ir tā retorika sabiedrībā. Bet tad ir pilnīgi skaidrs, ka šī trešā modeļa gadījumā tā situācija pasliktinās
pasliktinātos saistībā ar veselības aprūpes pieejamību tieši nodokļu nemaksātājiem. To ir, man liekas, svarīgi uzsvērt iedzīvotājiem. Jā, ilgstošiem bezdarbniekiem, nodokļu nemaksātājiem dažādās formās tā ir viena lieta. Otrs, ka tas neatrisina vienalga jautājumu arī ar nodokļu maksātājiem, jo naudas daudzums jau nepieciešams vienalga ir lielāks. Mēs vienkārši šī modeļa gadījumā sadalām vēl šo pakalpojumu grozu. Nu, nepasakām, ka visiem viss ir vienādi, bet tā tad vieni saņem tikai neatliekamo palīdzību, un tie pārējie saņem to pakalpojumu, kāds viņš ir šobrīd. Bet, ja tas veicinātu nodokļu maksāšanu, tad tas finansējuma apjoms varētu palielināties. Noteikti, ja mēs visi sāktu maksāt nodokļus, tad nauda kopējā budžetā būtu vairāk, un tad vēl pielemjot to, ka veselība ir prioritāra un viņai tiek novirzīts attiecīgs procents no kopējā budžeta, protams, ka naudas būtu vairāk. Jā. Runājot par šo 1% no sociālās aprūpes, sociālām iemaksām, un te tiek runāts par 70 miljoniem, ja tas ir tas 1%, vai šis variants arī jūsuprāt ir pats reālākais, jo tā summa 70 miljoni, protams, ir tikai maza daļa no tā, kas nozarei nepieciešama. Ja mēs runājam par 70 miljoniem, tā ir tā summa, kas būtu ļoti nepieciešama nākamajā gadā, lai mēs varētu tās situācijas, kas ir viskarstākās, vai tos ugunsgrēkus apdzēst. Vai labākā versija ir ņemt tieši no sociālām iemaksām, tas bija viens no priekšlikumiem, ko mēs iesniedzām. Es pārstāvu to, ka mums ir no kopējā budžeta jāpalielina maksājums tieši veselības aprūpē, kas šobrīd ir mazākais Eiropā, un mēs nevaram noķert ne Igauniju, ne Lietuvu šobrīd ar šo procentu. Bet izšķiršanās par to, vai tas ir 1% no sociālām iemaksām vai nē, tas būs tas, kas būs jāizdara valdībai mums kopā. Tā būs mūsu katra kopīgā atbildība. Labklājības ministrs Jānis Reirs absolūti iebilst pret šādu te ideju. Vai jums esat domājis, kā viņu pārliecināt, vai jūs domājat, ka varat viņu pārliecināt? Mēs ar Labklājības ministru esam runājuši, un tas, kas ir svarīgi veselības ministrijai, ka mums ir šī sociālās iemaksas platforma, ka mēs katru pacientu varam kā unikālu identificēt. Jautājums, vai tam līdz nāk arī nauda, droši vien, ka būs diskusijas jautājums, vienalga būs jāatrod, no kurienes viņi nāk. Es palieku pie tā, ka kopējā nodokļu pārdala par labu vairāk veselībai, ja mēs sakam, ka veselība ir prioritāra, būtu tā labākā versija. Vēl, protams, ir variants arī par to, ka iedzīvotāji veic maksājums 25 eiro ir tā summa, kas izskan. Varbūt pat 70 eiro arī šāda summa ir izskanējusi. Ko tad cilvēki iegūtu maksājot 25 eiro, piemēram, mēnesī? Kādus pakalpojumus? Kas būtu labāk nekā iepriekš? Jūs sākāt ar to, ka jautājāt, cik maksā viena vizīte pie ārsta. Un es teicu no 25 līdz pat 100 eiro. Un tagad iedomājamies, ka mēs katrs maksājam 25 eiro mēnesī. Nerunājot tev vispirms par to, ka mazo algu saņēmējiem tā būs ļoti liela summa, pat līdz 10% no algas, ko varbūt tik ļoti neizjūt, tie cilvēkam ir atkal lielās algas. Bet tajā laikā ir mīts, ka tagad šobrīd par tiem 25 eiro mēs saņemsim pilnu veselības aprūpi, jo tas nosaks kaut ko no ambulatorās daļas, neko nemainīs neatliekamajā palīdzībā un visos dārgajos pakalpojumos. Jo tāds klasisks piemērs, cik tad maksā onkoloģiska pacienta ārstēšana, tā var izmaksāt pat līdz 100 000. C hepatīta ārstēšana 40 000, un tā es varu saukt daudzas summas. Līdz ar to šī summa kā tāda jau neko nemainīs. Šobrīd jau mūsu iedzīvotāji maksā, ņemot vērā, kad pieejamība nav nodrošināta, finansējums kopējā veselībā pietrūkst, mēs jau maksājam no savas kabatas un ejam uz maksas pakalpojumiem. Bet šie 25 eiro mēnesī, vai ir aprēķināts, ja tiktu ieviest šāds maksājums, cik tas ienestu veselības budžetam gadā? Tie ir 250 līdz 300 miljoni šobrīd. Es neatsakos no tā, ka mums tādu naudu nevajag. Mums vajag, bet vai mēs līdz ar to nepadarītu vēl lielāku nevienlīdzību iedzīvotājiem atkal ar mazajām algām? Un es kā veselības ministrs nevaru īsti uz to parakstīties, ka jo veselības atkārtošu vēlreiz, mēs neviens neizvēlamies saslimt vai būt veselam. Tad rezumējot, es domāju, ka daudziem skatītājiem tieši gribas saprast to kopējo mūsu sarunas, to esenci. Tad ir 3 modeļi. Pirmais, ja mēs nodrošinām tikai nodokļu maksātājus ar veselības aprūpi, bet nodokļu nemaksātājiem tikai neatliekamā aprūpi, tad mēs tāpat neiegūstam
neiegūstam nepieciešamo naudas summu. Ar sociālā budžeta, piemēram, pārdali vai kādu citu nodokļu pārdali, arī mēs iegūstam labi, ja 70 miljonus arī nepietiek. Ar 25 eiro mēnesī, ko maksāt iedzīvotājiem, mēs iegūstam vairāk naudas, bet savukārt šeit atkal mēs liekam maksāt cilvēkiem par veselības aprūpi. Tad, kādus secinājumus mēs varam izdarīt no šiem 3 modeļiem? Vai ir iespējama varbūt šo modeļu apvienošana, vai kādu jūs redzat to tālāko situāciju? Secinājums ir, ka ne jau modelis kaut ko mainīs. Mainīs tas, vai veselības aprūpē tiks novirzīts atbilstoši finansējums no kopējā valsts budžeta. Ir ļoti skaidri jāatzīst un jābeidz sev melot, ka veselība ir bijusi prioritāte. Nav viņa bijusi prioritāte, jo šobrīd, ja Eiropā mazākais apjoms no kopējā budžeta ir 12%, un Igauniem tie jau ir šobrīd 14%, un labi skaitās 15%, tad mums ir 9,8%. Mēs neesam pat 10% to atzīmi sasnieguši. Attiecīgi par modeļa labumu vai sliktumu mēs varam runāt tad, ja finansējums ir pietiekami, un tad domāt, kādā veidā kaut ko vēl uzlabot vai nē. Bet šobrīd ir jāatzīst, ka pietrūks naudas. Bet ar šādu argumentāciju jums valdībā noteikti arī premjers teiks, vienkārši arguments vairāk naudas nestrādā. Jūs noteikti to pat vēl zinat labāk par mums, tā kā noteikti ir jārunā par modeļiem. Es jau nesaku, ka nav stāsts, ka mums nevajag reformas. Tieši otrādi, es saku, ka mums ir ļoti daudz lietas jāizdara sistēmā iekšēji, lai mēs strādātu efektīvāk, un vienmēr ir iespēja sakārtot procesus labāk un strādāt efektīvāk un domāt vairāk par pacientu, bet lai noņemtu rindas un lai novērstu to, kā ārsti negribēja strādāt valsts sistēmā, tam ir nepieciešama nauda. Parādat man vienu reformu, kas var tikt realizēta, ja tai netiek līdz dots finansējums. Runājot par reformām, par būtiskām reformām, e-veselība ir viens arī no tiem instrumentiem, kas ļautu veselības aprūpi padarīt efektīvāku uzskaitu un uzraudzību. Šobrīd tātad jaunākais plāns ir, ka septembrī ir jāsāk funkcionēt šai sistēmai. Vai pat labāk jūs esat droši, ka tas tiešām tā notiks, ļoti maz laika ir palicis? Jā, tas gala datums mums ir 1. decembris, kad ir jābūt pilnai funkcionalitātei. Un šobrīd kopīgi ar Lattelkom mēs esam vienojušies, ka, lai tas 1. decembris varētu piepildīties, mums septembrī ir jāsāk strādāt, lai ārsti var pārliecināties, vai tā sistēma tiešām funkcionē. Un man jāsaka, es nebaidīšos pateikt, ka karalis ir kails, ja tajos 2-3 mēnešos mums neizdosies dabūt pilnu funkcionalitāti, pilnu datu drošību, un tādēļ es arī lūdzu visus tos, kuri iesaistīsies šajā pilotu projektā, kritizēt pēc pilnas programmas, ja tā var teikt, jo tai sistēmai ir jābūt atvieglojošai darbu un ar pienesumu, nevis tādai ķeksīšu pēc. Es vispār nemīlu, ja mēs kaut ko darām tikai tādēļ, lai ievilku kārtējo ķeksītu, un īstenībā tas nevienam nepalīdz. Protams, ka no uzraudzības un analītikas viedokļa mums būtu ļoti svarīgi, ka šī sistēma funkcionē. Un es ļoti ceru, ka tas arī tā būs. Kāda ir tā sistēma? Jo ir daudzi argumenti, kas tiek pausti saistībā ar šo sistēmu, ka tas laiks tās izmēģināšanai un apmācībām, lai ar to strādātu, ir pārāk mazs. Tur tomēr sanāk apmēram 4 mēneši, ja septembrī jau sāk darboties, piemēram, ar receptēm šajā sistēmā. Vai tā sistēma, jūsuprāt, ir pietiekami vienkārši vai savukārt tieši pretēji komplicēta, lai viņi apgūtu šajos mēnešos? Iedomājieties, kādā ātrumā attīstās planšetdatori un vispār e-lietas un e-veselības projekts ir sāks pirms 9 gadiem. Un tā nav šobrīd, man viņa neizskatās pēc ļoti efektīvas sistēmas un ļoti vieglas lietotājiem. Un tādēļ mēs arī esam šobrīd ļoti saspringuši to, kā palaidīsim e-recepti un e-slimības lapu, lai viņa būtu funkcionāla. Bet šobrīd viņa nerādās ļoti laba. Jūs amatā esat pavisam neilgu laiku, bet jūs esat nozarē. Vai jums tā skatoties no malas ir skaidrs, kāds vispār ir iespējams, ka 9 gadus izstrādās sistēmu, kura šobrīd jums nerādās pat īsti laba? Ar e-veselības, ar e-projektiem vispār laikam mums šobrīd valstī nav ļoti laba pieredze. Privātajā sektorā veicas, valsts sektorā nevis vienmēr. Jā, tas norāda par to vājo kapacitāti vadīt projektus, īpaši sarežģītus projektus, kur ir iesaistītas daudz puses. Un noteikti, ko es varu piebilst, ka ļoti svarīgi ir, ka vadošās personas, kas atbild par šādu projektu īstenošanu, pašas ir iekšā un saprot, kas ir nepieciešams. Un viens no kritiskajiem punktiem, protams, ir iesaistīt lietotāju. Nevis izdomāt sistēmu, es atvainojos kabinetā, bet kopā ar lietotājiem un sistēmas izmantotājiem strādāt pie šādu programmu tālākas izstrādes. Līdz ar to man ir svarīgi, mēs arī tālāk turpinām domāt par e-veselības attīstību, ka tajā būtu iesaistīti visi, kas viņu lietos, un lai tā tiešām nes pievienoto vērtību.
principā tas, ko jūs šobrīd sakat, ir tas, ka 10 miljoni ir iztērēti, un mēs esam ieguvuši novecojušu, principā, sistēmu. Nu, tā es arī teicu, es vēl nevaru pateikt, ka karalis ir kāls. Man vēl mēģina rādīt, ka tur drēbes ir virsū, bet, ja tas tā būs, es noteikti to teikšu. Ja līdz decembrim šī sistēma nebūs funkcionāla, vai tas nozīmē, ka mums būs jādod Eiropas Savienības fondu līdzekļi? Nu, es domāju, ka tā funkcionalitāte jau būs. Cik tas būs labi un ērti, to man ir grūti šobrīd atbildēt. Čakšs kundze, mēs sakam lielu paldies, ka bijāt mūsu studijā šajā rītā un, protams, sakosim līdzi notikumiem veselības nozarē. Mediķi arī, starp citu, sola streikot uz rudens pusi iespējams. Arī tam jūs noteikti gatavojaties. Nu, protams, mēs šobrīd dalām to zelta naudu. Tās pie budžeta vienmēr ļoti sarežģīts, un tas ir par mediķu atalgojumiem, tas ir atkal par naudu, kas ir nepieciešama veselības sistēmā, lai mēs saglabātu tos ārstus, kas šobrīd mums vēl ir, un lai mēs nodrošinātu pacientiem pieejamību, lai viņi nemirtu no slimībām, kuras var izārstēt. Paldies jums, ka bijāt studijā. Paldies par sarunu. 8,4 minūtes sarunājāmies ar veselības ministru Andu Čakšu, bet tagad laika prognoze.